Nākamais stāsts par dzelzbetona ražošanu, kas paredz daudz nianšu. Par to arī pārliecināsimies. Skatāmies! Pavisam nesen Kurzemes reģionā savu darbību veiksmīgi uzsācis uzņēmums Aizpuds dzelzbetona rūpnīca. Kompānijas darbība ir ļoti daudzpusīga. Viens no pamatpakalpojumiem ir no dzelzbetona paneļiem izveidotas šķidrās kūtsmēslu krātuves, kā arī kompānija ražo dzelzbetona pārseguma plātnes grīdām, kas paredzēts cūku un lielopu kūtīm. Papildus izstrādājumi ir pārsedzes, skābarības bedres sienas, funda bloki, aku bloki, dzelzbetona bloki mēslu krātuvēm. Interesanti ir tas, ka Aizpuds dzelzbetona rūpnīca piedāvā arī celtniecības pakalpojumus lauksaimniecības ēku un būvju būvniecībā un rekonstrukcijā, izmantojot savu tehniku un savu saražoto produkciju. Īpašu gandarījumu sagādā tas, ka firma strauji attīstīsies ļoti īsā laika periodā. Līdz ar to uzņēmuma produkcija funkcionē ne tikai Latvijas tirgū, bet arī tiek eksportēta Baltijas tirgū, Igaunijā un Lietuvā. Kompānijas darbinieki apgalvo, ka mēslu krātuves ir ļoti liela vērtība daudzām saimniecībām mūsdienās, tāpēc ar lielāko prieku tiek izvirzīti jauni mērķi un attīstīta kompānijas darbība plašākā mērogā. Uzņēmums var lepoties ar to, ka firma ir vienīgā rūpnīca Latvijā, kas ražo dzelzbetona konstrukcijas.